ir dzīve. Tā ir kalendārs liekas. Tur viss vienā putrā – naids, laimes un prieks. Bet tas, ko tu gaidi, tas nenotiek rīt. Tas notiek jau tagad, tepat un tūlīt. Labdien! Sirsnīgi sveicināti visi klātesošie mūsu Tumas pamatskolas 9. klases skolas noslēguma pasākumā. Sagaidām mūsu 9. Es tev iemācīšu peldēt, piedot, cīnīties un just, ceļos krist un celties kājās, kalnā kāpjot nepazust. Zini, visi vēlas lidot, tikmēr vērš ļaus pārus ciet, kamēr tu vēl mācies staigāt, tev būs zemes ceļus iet. Vēlreiz, 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 es tevi vienmēr saukšu, ar vienu saukšu. Vēlreiz, 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 viss no aizsīgs no ļauna, un sāksies viss no jauna. Iešu cauri savai šodienai, krustojot citu gājēju staigātus ceļus, uzlasot smaigus, veiksmes brīžus, apmeklējot vilšanās krustājumus un mīlestības pagalmus. Arī mani dienas ceļi izvīsies cauri un ietekmēs to gājēju pulks un tikšus, kurus savā šodienā satikšu es. Tūlīt spēršu soli pāris lieksni un iziešu dienas labirintā. Cienījamie klātesošie Latvijas valstī. Zūdošajiem gadalaikiem ir kaut kas tāds, kas joprojām nemainīgi notiek un ceļā neiztrūstoši nāk līdzi. Tās ir paši ceļa gājēju domas, sapņi un cerības. Mani sauc Zaļa un mani aizrauja viss, kas saistīts ar mākslu. Esmu draudzīga, inteliģenta un runīga tikai cilvēkiem, kurus es pazīstu. Mani sauc Ivans, man patīk celties rītni. Mani sauc Madara. Man ļoti patīk mūzika, esmu draudzīga, dzīves
izpriecīgi un lieli sapņotāji. Un man ļoti patīk pavadīt laiku ar savu ģimeni un draugiem. Mani sauc Markus, un ļoti patīk viss, kas ir saistīts ar sporta veidiem, kādiem. Visi sporta veidi man interesē. Mūzika ļoti patīk, dažādi veidi un daudz kas cits interesants dzīvē. Es esmu Freja un es esmu ļoti radoša. Man ļoti arī patīk izpausties savu radošumu un, manuprāt, arī palīdz saviem skolas biedriem un pavada ar viņu daudz laika. Man sauc Paula, man ļoti patīk izklāties ar saviem draugiem un ļoti patīk pēc kādas dienas pagulēt. Man sauc Artus, man patīk dzēja, filozofija, politika. Man patīk, ka neko neatceros, jo tad nekad nav par ko bēdāties. Man patīk, ka vienmēr esam pārlieku optimistisks un ambiciozs. Kā teica Nīča, skatīšanās prom būs man vienīgā negācija, bet kopumā kādienas vēlos būt tikai jāteicās. Mani sauc Viktorija, es esmu cilvēks, kas var palīdzēt citiem cilvēkiem. Man patīk ar daudziem hobijiem nodarboties. Un es esmu arī draudzīgi un jauki. Un visvairāk man patīk pavadīt laiku tuviem cilvēkiem. Mans vārds ir Adrians, esmu ļoti inteliģents jaunietis, ļoti interesē dabaszinātnes, tādēļ plānu ar tām saistīt savu mākslu. Mani sauc Ants, es esmu savu ceļu izaugsmes sākumā. Es gribu mācīties vidusskolā un turpināt padziļināt atbūtu valodas. Paskaties, kā debesīs sudrabā spīd mēnesis. Šajā naktī iemirdzēsies zvaigžņu greizie rati. Šajā naktī līdzi aicinās mūs viena ceļš. Un varbūt tur tālumā tuvāk vēl kā tuvumā sajutīsi, cik ir brīva mirkļi mūžam īsi. Nāc man līdzi, tālumā, kur vedīs viena ceļš. Viena ceļš mūs ved, vēlreiz bērnībā. Lai stāv ūdens tek, tālu pavotā. Viena ceļš mūs ved, vēlreiz nākotnē. Sudraba mēnesī nākotnē galotnē. Ieklausījās tai valodā, kurā vējš mūs uzrunā. Ceļu sācis, debesīs iet lielais zvaigžņu lācis. Nāc man līdzi, tālumā, kur vedīs viena ceļš. Viena ceļš mūs ved, vēlreiz bērnībā. Lai stāv ūdens tek, tālu pavotā. Viena ceļš mūs ved, vēlreiz nākotnē. Sudraba mēnesī nākotnē galotnē. Vārds Tumas un Dagolas pagastu pārvaldes vadītājai Lidijai Vecdiņai. Paldies par lūgumu. Tiešām šodien ir prieks būt kopā ar jums Veikās valstis noslēdzot pasākumā. Tad ir svētki, bet parasti ir arī dāvanas. Un mēs, protams, Dagolas pagastu pārvalde katram 9. klases absolventam
Latvijas policists Aģis Šakovskis par mūsu ievērojamāko cilvēku Jēkabas Kristu. Mēs vienmēr lepojamies ar tumsu un degos pagastu piedzīvotājiem. Un es arī jums novēlu dzīvē sasniegt nospraustos mērķus. Un lai jūs arī mūsu pagastu vēsturē ierakstītu savu tālu. Un, protams, šodien ir tā reize, kad es gribu teikt paldies gan vecākiem, vecvecākiem, draugiem, brāļiem un māsām, kuri palīdzēja šiem jauniešiem sasniegt jaunumā izglītības pakāpi, kā ir kreditkārta klase. Un, protams, vislielākais paldies ir jāsaka vidusskolas skolotāju kolektīvam un visam saimnieciskajam kolektīvam. Un tādēļ arī jums šoreiz uz gādiem saku paldies. Tur varbūt arī ir kāda vēstulīte, varbūt ir kāds vēlējums. Varbūt tur ir iesniegumi jau no pirmās klases poriešiem skolniekiem. Paldies, paldies visam kolektīvam, ka jūs esat, ka jūs mācat. Lai jums visiem kopā izdodas to teritoriju, šis dzīves. Jūs esat patīkināši, paldies, paldies. Jūs esat bagāti. Jums ir divas klases audzinātājs. Lūdzu. Vislielāko paldies šodien vēlētos teikt tieši saviem vecākiem. Vecāki ir bijuši tieši tie cilvēki, kuriem vairāk kā vienam citam ir rūpējuši mans sekums, mans mācības. Paldies jums par visu laiku, esat veltījuši mācību procesā. Paldies, ka esat sekojuši līdz manām mācībēm, mudinājuši man mācīties pat, kad to nevēlējos. Ja ne jūs, tad es visticamāk nevarētu šobrīd lielīties ar saviem mācību sasniegumiem. Tāpat paldies saviem visiem tuvajiem, kas man atbalstījuši šos 9 gadus. Es vecākiem saku paldies par to, ka man vienmēr atbalstījāt un rūpējās. Es novērtēju visu jūsu, ko es izdarījāt visu taču manis. Tā teica mans draugs Mākonīts. Es vēlos pateikt paldies savai mammai, tētim, kā arī saviem vecākiem. Es vēlos pateikt paldies saviem vecākiem par to, ka viņi nekad neuzspieda neko man ļāva pašam atrast, kas man patīk. Vēlos arī pateikties jums par to, ka vienmēr atbalstījāt manas trakās idejas un neteicāt nevienai iespēju, ko atrast sev. Un, protams, paldies, ka vienmēr nogādājāt uz skolu tikai pāršņiem par vēlu. Vēlos no visas sirds pateikties mammai un tētim par atbalstu no mazotnes, par mīlestību, ko jūtu katru dienu, un par to, ka vienmēr palīdzēja Krievijas mājas darbos, kā arī vēlos pateikties ministrijāt vecākiem par to, ko pieņem ģimenē. Savai ģimenei vēlos pateikties par visu atbalstu, ko jūs esat ļaujuši un esat visos grūtajos brīžos esat man palīdzējuši, un arī to, ka skolas laikā vienmēr man kļūdāt
lielu paldies pateikt saviem vecākiem par šiem 9 gadiem, kuri viņi man atbalstīja. Kurā brīdī kaut vai es negribēju arī mācīties, bet es to mēģināju arī tomēr darīt tā, ka knapi mācījos, bet pēc tam jau ar laiku viss sanāca. Tiešām liels paldies tajos momentos, kad arī es varēju gaidīt autobusu, 10 minūtes bija jāpagaida, bet es zvanīju, lai atbrauc pārtiem, protams, liels paldies par motivāciju visiem brīžiem, par visu tiešām liels paldies. No sirds vēlos pateikties par visu, ko esat man devuši un joprojām dodam. Paldies, ka vienmēr bijāt man blakus gan labos, gan sliktos brīžos un ka atbalstījāt skolas dzīvē. Es ļoti novērtēju jūsu rūpes un visu, ko man dodat. Paldies, ka vienmēr motivējāt mani mācīties un vienmēr dzirdēju teicienu. Ja nemācīsies, varēs iet godas slavu. Īpaši paldies manai Omei, kura vienmēr bija man blakus, atbalstīja un rūpējās par mani. Liels paldies arī manai tantei, kura man palīdzēja sagatavoties uz matemātikas eksāmenu. Paldies visiem! Vēlos pateikt vecākiem paldies par to, ka izaudzināja mani, iemācīja daudz ko jaunu, ko nemācēju, un lika iet man uz skolu mācīties. Mīļie vecāki, paldies par to, ka vienmēr iedvesmojāt un atbalstījāt mani grūtajos un labajos momentos. Paldies par to, ka audzinājāt un mīlējāt mani pareizi, dalījāties ar savām atmiņām par skolu, kas palīdzēja man tikt pāri tiem grūtajiem brīžiem, zinot to, ka es nebiju vienīgā, kurai bija vajadzīgs atbalsts. Un tagad zinu, ka vienmēr varu paļauties uz jums. Paldies jums mūsu bērndārza audzinātājām Inetai Strasdiņai un Andai Bēršmārtiņai un mūsu pirmajai audzinātājai Solveigai Povicei un audzinātājai Laimai Bautrei par kopā pavadīto laiku un iemācīto ticību, ka rītdienas stākā skatīsies iespēju iet redzot, iet dodot, iet saņemot un pamanot.
Iet tā, lai galu galā nonāktu tur, kur vēlēšanās nokļūt. Vienmēr pastāv jautājumi par to, kas ir aiz tā, ko prāts var izskaidrot, par to, ko sirds sajūt, par to gaistošo un gaišo sapni, par nākotnes cerībām, mācīties sevi, iepazīt, sevi satikt, ieskatīties sevi, izraudzīties, pa kur ceļi iet. Mums ir, kam uzdot šos jautājumus, ar ko dalīties savās pārdomās, kas reizēm tik savāds. Cienījamies skolotāji, pateicamies par jūsu darbu, par sniegtājām zināšanām, par jūsu padomu. Skolas gada iedomājumi arī skolas tehniskā personāla. Sirsnīgs paldies! Es gribu, kā bērns
tieši šeit, kustībā. Upe plūst, mākoņi skrien, vējš pūš, putni un domas lido. Diena nomēr nakts, nakti jauna diena. Nepārtraukti notiek kustība, viss ir kustībā. Ceļos un eju pretī kādam nākamajam mirklim, eju satikt, brīnīties un pavadīt saules rietēšanu un saules slēgu. Bet kā mums ir gājis? Katru dienu uzsākt ceļu ar ticību un kādu pavisam mazu prieku brīdiņu, un kur pazols kļūs izturīgāks. Ar to mēs domājam skaisto skolas ceļu, kur mēs 9 gadus gājām. Mūsu paldies skolai iestādītā 14 rūzes, kas jau priecē, un turpmāk priecēs gan skolas ceļu gājas, gan vietas. Ejot cauri ātri zudošajiem gadlaikiem, ir kaut kas tāds, kas joprojām nemainīgi notiek un ceļā neiztrūkstoši nāk līdzi. Tās ir pašas ceļu gājēju domas, sapņi un cerības. Paldies, skola! Katram savs ceļš, veiksme, savs laimes krekliņš, savi ieguvumi, zaudējumi, paguruma un spēka izslēgšanās brīži. Tiešām, katram savs. Taču katrs mēs labi apzināmies, ka Dievs polīgs un dzīvu kamoliņu katram savu. Bet neiespējami laikā iešūt dzīvi tā, lai šukuma raksti nemītos, nekrustotos un neieteiktos, turpat blakus kāda cita izveidotajā rakstā. Tieši tā ir dzīve. Katram savs ceļš, kāda cita iezīmēta un radīta ceļa tūmā. Aicināt pirmās klases audzinātāju Solveigu un Lūdzu. Mani bērni. Es runāju par ceļu, un es arī par ceļu. Jūs visi savu priekšā. Un es novēlējos katrs atrastu savu īsto pareizo ceļu, ja laicīgi. Kā es par domāju, tagad mums vidusskola, arī kādu skolu prātā, augstskola, lai tā būtu tā jūsu īstā. Lai katru dienu, ko jūs pavīsiet pēc tam jau darbā, būtu kā brīvdiena, jo cilvēks ir atrast savu īstu vienu. Tā mums ir. Un te jums tādi ceļu intervīdi. Katra dienas intervīdi.
šīs kursus, super malāks, man pat jūs nav jāsauc nekad neko. Iepazīstieties, šī ir skolas zelta komanda. Tur pavisam uz manis neslēpjas. Šī ir skolas zelta komanda. Šī ir komanda, ar kuru kopā pat nezinu, vai mēs vairs esam mazpulcēni vai mazpulcēni un draugi dažādās kombinācijās, bet mēs esam realizējuši ļoti lielus projektus šiem bērniem pilnīgi visiem, kas var teikt, ka ir mazpulku vērtības, un tā ir tas prāts, vēl, čaklas rokas, pareizi, un kas pats galvenais, stipra veselība un vēl labas sirds. Ja? Tātad šiem bērniem es pilnīgi noteikti varu teikt, ka piemīt visas šīs īpašības, un tas, ko viņi man ir devuši, ir drosme, ir ticības, ka mēs kaut ko varam, un ļoti liela mīlestība. Un es ceru, ka jūs esat saņēmuši to pretī arī no manis. Viņš paldies jums, šai komandai var pietrūkt līdz pilnībai Līva un Elīze, un tad jau jums būtu viss kopā. Tātad gan volejbola laukums, gan ārklasi, gan ļoti daudz citu projektu. Vienmēr es viņiem esmu varējis paļauties kā uz vislabākajiem draugiem. No manis šodien jums aplūksnīta, lai jūs varat padzīvot zāli, satikties visi kopā un vēlreiz mazliet papriecāt. Paldies! Vārdstundas pamatskolas direktorē Ingai Dāvicovai. Liels prieks, ka tik skaistā, gaišā laikā, kad ir liela dabas enerģija, tūlīt jau Līgo svētki, saulgriežu laiks. Mēs esam tik kuplā skaitā, ka mūsu devītajiem ir tik daudz draugu, radu, ģimenes, jo šis laiks jau paģēra būt kopā, mainīties ar enerģiju, būt kopā ar savējiem. 9. klase. Viņiem šis pirmais izglītības posms, šie gadi ir bijuši interesanti, ļoti dažādi, bet patiesībā arī ļoti sarežģīti. Jo viņi bija tādi īsti pusauģi, kad mūsu ikdienā ienāca pilnīgi traki vārdi, kas jau pa lielam ir aizmirsušies, bet attālinātas mācības, ieslēdziet kameru, klases audzināšanas stundas un tikšanās ar klases biedriem tikai pie ekrāna, prasme sarunāt, konsultācijas ar skolotāju, prasme nosūtīt darbus, pārsūtīt. Un tā varētu turpināt vēl arī tālāk, kad arī atsākām klātienē. Protams, ka tam vajag izturību, tas ir ļoti sarežģīti šajā vecumā, bet viņi izturēja, un man gribas domāt, ka šīs te prasmes, ko viņi iegūst šajā laikā, lieti noder arī ikdienā, arī turpmākajos gados. Mēs redzējām arī tais video attēlos, ka viņi, kad atgriezās skolā, kļuva par fantastiskiem jauniešiem, kuri bija enerģijas pilni, radoši. Mums bija fantastisks skolas parlaments vai pašpārvalde un viņu pasākumi. Paldies par skaistajām, interesantajām skolotāju dienām, Ziemassvētku teātriem. Šeit ir visi, kas ir bijuši galvenajās lomās par dažādiem pārsteigumiem, par vadītām sporta sacensībām, par sadarbībām ar jaunāko klašu skolāniem. Tā varētu turpināt un turpināt. Tātad patiesībā
kāds pienesums tam visam arī bijis, jo cilvēki saprot, ka ir kā situācijai jāpielāgojas, jābūt drosmīgiem un varošiem. Šodien es vispirms gribu teikt milzīgi paldies visiem vecākiem par izturību, kā viņi jau paši teica, par atbalstu, ka pamodināja, kad lika ieslēgt kameru vai nākt un darīt. Bet īpaši Adriana vecākiem par to, ka Adrians patiešām ir mums ar izcilām zināšanām, izcilām sekmēm, par ko liecina dalība 5 mācību priekšmetu olimpiādēs, kurās visās ir iegūtas godalgotas vietas. Latviešu valoda, krievu valoda, vēsture, fizika, bioloģija. Es domāju, aplaudēsim Adrianai. Paldies Adriana vecākiem. Tas teksts ir garšos izlasīt. Vissirsnīgākā pateicība arī Artus vecākiem. Jo pateicoties jums, Artus ir iegūst ne tikai zināšanas, bet arī vērtīgas dzīves mācības un spējas, kas būs noderīgas turpmākajā ceļā. Arī Artusam izcilas zināšanas ķīmijā un angļu valodā. Paldies! Tāds pats mīļš paldies Prejas vecākiem, jo Preja patiešām radoša, pasākumi bez viņas nekā. Paldies par atbalstu. Ļoti sirsnīgs paldies divām mammām, Markusa Mārča un Naderas mammai, par atbalstu un darbu skolas vecāku padomē, kas ir palīdzējis veidot pozitīvu un atbalstošu vidi bērnu izglītībai. Paldies! Protams, arī paldies mūsu audzinātājām, kā jau teica, viņi ir bagāti, viņiem ir 2 audzinātājas arī par izturību un par izturību. Paldies, meitenes! Tagad ir tas brīdis, kad mēs iepazīsimies ar mūsu devītajiem. Un es jums novēlējumā gribu teikt, ka neaizmirstiet, ka pat visgarākajā ceļojumā vissvarīgākie ir pirmie soļi. Lai šie pirmie soļi, kas ir pamatskola, Tumes pamatskola, jums paliek atmiņā, lai jūs atceraties, ko mēs šeit runājām, kādi bija jūsu klases biedri, skolas biedri. Jūs šodien saņemsiet suvenīrus no skolas, atcerieties par mūsu vērtībām, kas jums paliks kā piemiņa no šodienas, un es ceru, ka ļoti mīļa un skaista piemiņa būs jūsu dokuments, diemžēl tikai jūlija sākumā. Tā, un es turpinu. Es tad turpinu ar jūsu priekšā stādu zaļu āboliņu.
Zana, tu vienmēr esi ieturēta, pieklājīga. Tu esi pievilcīga, bet meitenīga. Tu māki būt mierīga arī tad, kad ir liels satraukums. Paldies tev par palīdzēšanu un kopā būšanu 5 gadu garumā, lai tev veicās. Dažreiz aizsilsties, bet tas nekas. Esi stāvs un izskatīgs. Paldies, ka bijām kopā 5 gadus un tu iemācīji, ka visās situācijās ir jāsaglabā miers un stāda rīcība.
svarīgs. No 5. līdz 8. klasē īpaši. Mēs daudz esam runājuši un risinājuši klases dažādas jautājumus. Sportus, izskatīgi, vienāglīgi sapucējusies, enerģiski un ar savu dzirkstelību. Paldies, ka visus šos gadus varēju uz tevi paļauties. Paldies par tavām labajām idejām un par to, ka tu vienmēr palīdzēji.
spēj tikt galā pati. Nečīkst, ne par ko nesūdzās, draudzīga, un to var atrast kopīgu valodu par ikvienu. Bieži esi smaidīga, tas pievēl cilvēkus. Tu esi izskatīga, ieturēta. Paldies, ka vienmēr piedalījies visos pasākumos, palīdzēji un vienmēr bija atsaucīga. Gaisīga, ar māksliniecisku talantu. Vienlaicīgi spēja darīt vairākus darbus. Vienmēr visu izdarīs pašu spēkiem. Draudzīga, nekad netrūkst draugu. Atšķirīgi domā no vairākuma un ir ar savu dzirkstelīti. Paldies par tavu ieguldīto darbu zīmējot, rakstot, noformējot. Artus Stalinieks.
status ļoti vispusīgs. Padodas pilnīgi viss, draudzīgs, laba humora izjūta, gudrs un neatlaidīgs. Ja gribēs, sasniegs visu, izskatīgs, kārtīgs, ar savu skatu uz lietām, droši var paļauties, nekad nepievils. Paldies par labajiem rezultātiem olimpiādēs, konkursos, paldies par tavām idejām un daudziem novadītajiem pasākumiem un sarunām. Viktorija Sarmona. Bet spēj ieklausīties teiktajā, ļoti izpalīdzīgi, spēj iejusties cilvēku domās, spēj līdz just, emocionāli un arī noslēgta, pieklājīga, laipna. Paldies, ka vienmēr sekoja līdz mācību darbam stundās un visu centies izdarīt, cik vien labi spēja. Paldies! Mazu gar gauju, vai pasaulē roku mēs. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tavas. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās.
Jānis. Ļoti, ļoti gudrs, neatlaidīgs. Viņam viss ir pa spēkam. Ir savs viedoklis un sava pārliecība. Vienmēr savaldīgs, pieklājīgs, nebaidās būt atšķirīgs un prot aizstāvēt arī savu viedokli. Viņam piemīt ļoti labas prezentēšanas spējas. Paldies par ļoti daudzajām godalgotajām vietām olimpiādēs un konkursos, par daudzajiem novadītajiem pasākumiem. Paldies par papildus ieguldīto laiku, spēku, visu šo mērķu sasniegšanai un par sarunām. Ļoti atbildīga meitene, centīga, gudra, ieturēta un vienmēr pozitīva. Lieki nerunā, bet uz jautājumiem viņai vienmēr būs pareizā atbilde. Paldies par tavu centību, tavu čaklumu, par tavu pieklājību, jebkurā dzīves situācijā. Vārds 9. klases vecākiem. Mēs vispirms gribam pateikt paldies visiem skolotājiem, paldies par zināšanām, paldies par to, ko te ar mūsu bērniem, un salties pārsteigums ar skolotājiem nenesam līdzi. Milzīgs paldies! Milzīgs paldies mūsu divām brīnišķīgajām audzinātājām. Ar vienu audzinātāju mēs bijām kopā vairākus gadus, ar vienu nedaudz mazāk, bet tas nav nekas. Viņas abas mums ir vienlīdz vērtīgas, mīļas, gudras, skaistas, un tādas, kādas jūs viņas redzat, viņas ir vienkārši izcils. Paldies, paldies, paldies par visu to, ko esat devušas mūsu bērniem.
Ir skolotājiem vienmēr jābūt īstam un vienmēr patiesam, cik patiesi vien var būt. Jo viņu jaunas otras acis vēro, tam nedrīkst melot, nedrīkst neslēpt neko. Ar viņa dzīvi daudzas dzīves mēro, no viņa ņem, un devējs bagāts to. Skolot un iedvesmot nav viegls darbs, bet tas ir tas, ko skolotāji dara katru dienu. Cenšoties sniegt jauniešiem uzmanību un zināšanas. Jaunieši ir tie, kurus nevienmēr saprot, kurus reizēm neuzklausa un nenovērtē, bet tieši klases audzinātājs ir tas, kurš paver durvis jaunām iespējām. Audzinātājs ir tas, no kura jaunieši spējas iedvesmu, sasniegt ko vairāk un pacelties mazliet augstāk. Un jūs esat tās, kurām vēlamies teikt sirsnīgākos vārdus par līdzās būšanu. Es jūs mācīties veselu gadu, bet man liekas, jūs esat tikpat forši kā pirms gada, vai ne? Un pats svarīgākais ir tas, ka jūs esat labi cilvēki. Es esmu tikai cilvēks, un man sāp. Vēlos arvien augstākā, vēlos mīlēts būt, vēlos laimīgs kļūt, bet dažreiz nesanāk. Bet nekad, jā, nekad, tas nebūs savādāk, tas nebūs savādāk. Es vēlos pasauli mainīt, un tai mainīties līdz. Tu zini, es neesmu vainīgs, tikai cilvēks, kas mācās mīlēt un piedot, kas nāks un atpakaļies. Es esmu cilvēks un varu kļūdīties. Šo laiku nepiegrābt un vienā upē neiekāpt. Bet mēs mēģinām, jā, mēs mēģinām. Pat ja mums nesanāk, jo nekad, jā, nekad, tas nebūs savādāk. Tas nebūs savādāk, vai ne? Tas nebūs savādāk. Es vēlos pasauli mainīt, un tai mainīties līdz. Tu zini, es neesmu vainīgs, es esmu tikai cilvēks, kas mācās mīlēt un piedot, nāks un atpakaļies. Es esmu cilvēks un varu kļūdīties. Esiet laimīgi. Man arī laikam jāsaka šokar kāds vārds. Es jau iečukstēju bērniem ceļu vārdus, bet šie bērni visi man ir no 2. klases pateicoties skolai. Visi 29.
daudz ko. Es viņiem esmu pateicīga par tiem fantastiskajiem pārsteigumiem dzimšanas dienās, manās dzimšanas dienās, kad viņi visi, es nezinu, salīduši pa skapiem, saslēpuši somas, pazuduši visi. Un šogad jūs jau redzējāt arī video rullītī manu dzimšanas dienu, kad visu dienu viņi slēpās no manis, ignorēja mani, un tikai tā man paaicināja, stundas bija skārtotas tā, lai man var paaicināt, un tad beigās teica skolotājs grūtāk, ka es biju visu dienu jūs ignorēt. Es esmu viņiem pateicīga par to, un viņi ir brīnišķīgi, lieli, skaisti un brīnišķīgi. Un es esmu pateicīga arī jums vecāku visiem, jo es arī atcerieties, tad, kad viņi vēl bija maziņi, ka es kādu upes skolotājs svanīju, kāds lēņas darīju visu ko. Ja? Tā kā es neteikšu, ka man ir bijis viegli ar viņiem, varbūt, ka tagad šis ir tas gads, kad es saprotu, ka viņi ir lieli, uz viņiem var paļauties un viss ir kārtībā un būs kārtībā. Un es gribu vēl pateikt arī viņiem, durvis ir atvērtas, tu stāvi uz sliekšņa. Nē, tu esi gatavs tiek pārslieksni. Vismaz sirds ir ceļā, un sirds vienmēr sāk ceļu ātrāk nekā plauks uz durvju rokļu vai kāju solim. Jo sirds zina mērķi, tā ka durvis ir atvērtas, un tu esi ceļā. Turpat vēl aiz muguras cilvēki un apstākļu sakritības, kas tev norādījuši virzienu, atklājuši, ka durvis vispār ir. Stāstījuši, cik skaisti pasauli pārvērtīsies, ir pies. Jā, tu to visu patur prātā, bet šobrīd tu stāvi pavērtajās durvīs un apjauj, ka viss, kas no atvērtajām durvīm redzams un jūtams, tagad pieder tev. Līdz apvārstam viss, līdz pat tālumiem viss. Viss ir iemīlams, atklājams, sajūstams, atgrūžams vai sirds tūmā sasiltāms. Ej, un lai tevī mūžīgi ilgošanās pēc horizonta. Man mīļie, ejam. Tā kā viss no būtā, tad arī runa no būtām. Mans pamata kapitāls, Lāda, Zāne, Ivans, Bērners, kas nav klāt, mani 4 mīļie no A klases cauri esam izgājuši diezgan trakam laikam. Bet jūs esat forši, jūs esat tiešām forši. Mīliet savus vecākus, piezvaniet viņiem, vai kur jūs būtu. Mīliet sevi, mīliet savu zemi un visus savus klases biedrus. Pēdējo reizi jūs dziedājāt, un tas tiešām ir pēdējo reizi. Bet mums būs kopīgas atmiņas, bildes, ekskursiju piedzīvojumi. Pārējie mīluļi, es jūs iemīlēju šogad tā paritīgam. Es vienmēr teicu, ka jūs esat labākā klase, un tas bija teicis no sirds. Lai jums izdodas, lai jums tiešām izdodas, nekad nepadodieties, vienalga cik grūti, nekad. Un es gaidīšu no jums zvanus un īziņas. Daži teica, varbūt izdzēsīsimies no kopējā čata. Es to negribētu, jo es ļoti gaidīšu no jums viss ļoti. Paldies jums! Mīļie vecāki, zemes pašā malā ir veikaliņš, nosaukums dzīve. Veikals savnieks pārdod sapņus un cerības. Veikals sortiments ir milzīgs. Te viss mašīnas, jahtas, mājas, mīlestība, draudzības, sporta uzvaras, nauda, laime, mīļākais darbs, klubi, rūpnīcas, kompānijas, vara un popularitāte, dārgakmeņi un vēl ļoti daudz kas cits. Šeit nepārdod tikai vienu laiku. Laiks ir ierobežots resurss, tas ir limitēts. Paldies par kopā pavadīto laiku, par priekiem, par sasniegumiem, par uzvarām un veiksmēm, par pelēkajām dienām, par paklusēšanu, pakādējās sadai, par pieredzēm, mācībām un
kopā atrast patiesību. Lai jums vienmēr atrodās laiks saviem bērniem, viņus uzklausīt, mierināt, paslavēt, dot padomu jebkurā dzīves situācijā. Mīļš, paldies jums visiem! Kurš vēlas sveikt devītos? Lai pasākums izdotos, mums ir palīdzējuši daudzi. Īsti draugi. Jūs jau zināt, ka draugi tā ir vesela bagātība, to nevar arī nopirkt. Un tāpēc mēs gribam teikt daudziem paldies, kas mums tiešām palīdzēja. Par pasākumu vadīšanu paldies, milzīgs paldies Terēzi. Mīļš, paldies par muzikālo daļu skolotāju Sandrai. Mīļš, paldies Erolīnai par spēlēšanu jauko. Paldies par mūzikas atskaņošanu Gitai. Paldies, mēs sakam arī 8. klasē, kas mums visādi ir palīdzējuši, gan iepriecinot pēdējā zvanā, gan visādi citādi esam bijuši kopā. Paldies viņiem. Arī audzinātāji līdītāji kundītāji. Mācos te nesāt līdzi ceļā uzlasīt sakņus. Negribu apgrūtināt sev ejamā ceļu vieglumu, te riskēt ar kādu trāpu. Mācos te nesāt līdzi rūpumā pateiktus vārdus un debesis smagas viskrāsas. Mācos te nesāt līdzi ķermeņa bumtītes vai iežot atsās, vienkārši ejot kļūdus un savām kļūdām klusītēm padomu prasu. Visos laikos atradīsies cilvēki, kur ir gatavi riskēt, uzņemties atbildību, atteikties no ierastām, spēj noticēt saviem spēkiem, pilni spēka un līdzekļu, lai samaksātu par savu izloloto sapni. Pēc pasākuma 9. ar vecākiem un skolotājiem mīļi lūgti uz kopīgu fotografēšanos pie skolas. Ceļš atrasinās, piedāvājot iespēju savu sapņu realizēšanai. Ejiet, mēģiniet, riskējiet, deg zaļā gaisa. Bet mēs paliksim tepat un leposimies ar jūsu panākumiem. Nāc man līdzi.